Labvakar, dārgie klausītāji. Arī mans pulkstenis rāda tik, cik vajag, lai sāktu šo diskusiju. Un es gribētu teikt labvakar klausītāji, bet nē, tomēr sarunu biedri, jo mēs ceram, ka arī jūs, tie, kas klausāties, skatāties, būsiet aktīvi dalībnieki. Iepazīstināšu vispirms ar sevi. Būšu šī vakara moderātori šai sarunai. Madara Merle, strādāju Pasaules dabas fondā, bet iedegos par dažādām dabas un klimata un saistītām tēmām. Mūsu sarunas biedri, Maija Krastiņa, jūs esat Zero Waste Latvija pārstāve, esat komunikācijas speciāliste, sabiedriska aktīviste un ikdienā izglītojat sabiedrību par aprites ekonomiku un atkritumu mazināšanu. Labvakar! Adriāna Kauliņa, jūs esat TET pārstāve, šovakar esat biznesa ilgtspējas pārstāve ar ilgu un plašu pieredzi biznesa ilgtspējā. Igors Grigorjevs, atvainojos, labvakar, Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs. Iespējamās misijas absolvents ar arī ļoti garu pieredzi matemātikas un ekonomikas skolotāju lomā. Un agrāk bijis arī Zaķumuižas pamatskolas un Ogres pirmās vidusskolas direktors. Un Edgars Čerkovskis, labvakar, jūs esat ekonomists un sabiedriskais darbinieks, ekonomikas un kultūras augstskolas pārstāvis un aprites ekonomikas un sociālās uzņēmēja darbības maģistra studiju programmas direktors. Nu, garš nosaukums, bet strādājis arī pie skola 2030. Nelielam kontekstam no lineāras paņem lieto izmeta ekonomikas, mēs dodamies ceļā uz aprites ekonomiku. To paredz Eiropas zaļais kurs. Šī aprites ekonomika ir cieši saistīta ar dažādām citām sfērām, un, lai gan pārsvarā runājam par atkritumu apsaimniekošanu, resursu pārvaldību, tomēr arī liela loma, svarīga loma ir izglītībai par aprites ekonomiku un prasmju izglītībai. Kā tas mēdz gadīties, lieliski sagatavots plāns vienā līnijas galā nebūtu nenozīmē precīzi izpildīt plānu otrā līnijas galā. Vienkārši piemērs aprites ekonomika paredz labot lietas, no otras puses vai mēs zinām un esam pārliecināti, ka būs cilvēki, kas šīs lietas mācēs salabot. Šajā diskusijā skatīsimies, kur tad šobrīd var vai nevar atrast aprites ekonomiku Latvijas izglītības sistēmā, ko kopīgi varam darīt un kādas tad varētu būt šīs nākotnes vajadzības. Māja, es gribētu pirmo jautājumu sākt diskusiju un uzdot pirmo jautājumu jums. Ieskicējiet, lūdzu, kāda tad ir tā ideālā situācija, ideālā vīzija, nu, kam tad ir jābūt tajā izglītības sistēmā? Jā, labvakar visiem. Nu, ja varētu uzbūt laikam tādu pilnīgu sapni, tad, protams, katrs no klātesošajiem šeit jaunās paudzes pārstāvjiem zinātu, kas ir tā aprites ekonomika, lai cik tas termins nebūtu lietotājiem nedraudzīgs, un laika gaitā zinātu, kā tajā savā nākotnes ārodā vai tajā, ko viņi dara, kā viņi integrē to aprites ekonomiku. Nebūs jau tādi, visi nebūs aprites ekonomikas eksperti vai tur vidas inženieri vai kaut kas, bet ja cilvēks kļūst par dizaineri, lietu izdomātāju, labotāju, skolas direktoru, vai vienalga kāda būtu tā lieta, kur viņš izvēlās savā dzīvē studēt un darīt, ka viņš integrē to domu par aprites ekonomiku, tad par apritumiem nevis pārējus, tad mums vairs nav atkritumi, mums ir apritumi, ka viss tās lietas, viņas kļūst no jauna atkal lietojums. Tā būtu tā ideālā aina, ka katrs zina, kas ir jādara. Labi, bet tieši izglītības sistēmā, kam tur ir jābūt? Tas jau viss sāks izglītības sistēmā. Mūsu tās pieredzes mums ir bijuši kaut kādi brīži, kad mums ārkārtīgi daudz skolas zvana un aicina mūs braukt ciemos un arī par aprites ekonomiku. Protams, mūsu burbulī mums liekas, visiem tagad interesē aprites ekonomikas skola, cik tur ir tagad izdarījis kādu brīnumu, tagad visiem interesē un visi zinās un visi iet uz priekšu. Bet patiesībā, ja uzjautām, mēs arī pajautājām šeit jauniešiem, arī ārpus telts, vai jūs esat dzirdējuši vispār aprites ekonomiku, kas tas ir? Lieliski nomērīsim temperatūru arī šeit, lai gan es pieļauju, ka tad, ja jūs esat atnākuši līdz pat šai teltī,
lampas nomalē, tad jūs noteikti varētu būt dzirdējuši vārdus aprits ekonomika, bet jums ir kartiņas vai nu pašiem klēpī vai kaut kur netālu. Zaļo kartiņu paceliet lūdzu tad, ja par aprits ekonomiku jūs esat skaidrībā un izprotat, kas tas ir. Dzelteno, ja termins ir dzirdēts, bet kas tur apakšā slēpjās, nav īsti skaidrs, un sarkano tad, ja kas tas tāds vispār ir, varbūt vajadzīgs paskaidrojums. Labi, pārsvarā zaļi, redzam 3 sarkanus un diezgan daudz arī dzeltenie. Edgar, jūs kā ekonomists, izskaidrojiet mums, kas ir aprits ekonomika? Aprits ekonomika ir modelis, jaunais pēc būtības pat domāšanas veids, kurā mēs izprotam, ka resursi vairs nav galēji. Tātad līdz šim mēs esam dzīvojuši pēc lineārās ekonomikas modeļa. Ļoti vienkārši uzņēmums paņem resursus no dabas, saražo vai sniedz pakalpojumus, un ar to viss beidzās. Resursi tiek izmesti ārā. Aprits ekonomika ir jaunais domāšanas veids, kurā mēs šo ciklu padaram apritīgu. Tātad nevis ņemam jau kaut ko jaunu no dabas, bet skatāmies uz to, ko mēs varam izmantot jau no esošā ražošanā palaistā. Bet vēl kas ir ļoti būtiski, aprits ekonomika ietver sevī ne tikai šo modeli, kas pēc būtības ir diezgan vienkāršs. Paņem, palaid apgrozībā un nepārtraukt izmanto, cik vien to var darīt. Bet aprits ekonomika ir arī pavisam jauns domāšanas veids. Arī cilvēks pēc būtības savā dzīves ciklā dzīvo pēc vesela cikla, to var saukt par cirkādo ciklu un tā tālāk. Un mums ir jāsaprot, ka arī mums ir sava vieta šajā pasaulē, kurā mēs izmantojam resursus un kurā mēs paši arī esam resursi. Tāpēc vienkāršākiem vārdiem runāt, jā, viss ir ļoti vienkārši, ir ļoti smuks cikls. Bet filozofiski mēs saprotam, ka mēs esam uz šīs pasaules arī kā resurss, un mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram kaitēt pasaulē pārāk daudz patērējot. Aprits ekonomika ietver sevi arī patēriņa samazinājumu. Ja es saprotu, ka mēs esam patēriņa sabiedrība un mēs dzīvojam šajā arī filozofijā, bet mums ir jāsāk saprast, ka katra mūsu rīcība, katrs mūsu nopirktais pirkums, katrs mūsu izmestais arī atkritums atstāja zināmu punktu un atstāja zināmu arī ietekmi gan uz dabu, gan uz mūsu cilvēku dzīvi un tā tālāk. Tā kā vienkāršiem vārdiem sakot, jauns modelis, kurā mēs nepārtraukti izmantojam resursus, bet dziļāk tas ir pavisam jauns domāšanas veids, kurā mēs saprotam savu lomu mūsdienu pasaulē. Labi, paldies. Tas nozīmē, ja mēs ejam tādā aplī, šobrīd paņemt kaut ko lietot, izmest. Tas ir tas modelis, ko mēs pazīstam. No otras puses, zināšanas, spējas būs nepieciešamas, lai šo te apli varētu iedzīvināt un tā pēc iespējas pilnīgāk izpildīt. Adriāna, stāstiet lūdzu, kādām prasmēm un zināšanām būtu jābūt jūsu uzņēmuma nākotnes speciālistam, meistaram, par piemēru tiešām jūsu uzņēmumā jau praktiski? Ja mēs runājam ar tādu nākotnes skatījumu, tad ir, man liekas, ļoti būtiski nošķirt 2 lietas. Ir apratīgums, kādu mēs to saprotam šodien, un apratīgums, kāds tas būs nākotnē. Un, ja šodien mēs vairāk runājam par to esošo resursu pienācīgu izmantošanu, pārstrādi no jauna laišanu apritē, tad nākotnē tas ir stāsts par principiāli citādiem dzīves paradumiem, principiāli citu sistēmu, jo uz savas esošās pieredzes un bāzes mēs nespēsim panākt tādas pārmaiņas, lai mēs sasniegtu tos mērķus, tos resursu izmantošanas mērķus. Un, tad es strādāju tehnoloģiju uzņēmumā, un ja mēs runājam par resursiem, tad mūsu gadījumā, kontekstam, tas lielākoties ir stāsts par iekārtām, jo tehnoloģiju uzņēmumu paši izmanto daudz iekārtas, klienti izmanto iekārtas, lai varētu tehnoloģiju uzņēmumu pakalpojumus izmantot. Līdz ar to tas ir stāsts par iekārtu atkritumiem, kas īstenībā ir grūti atkritumi un sarežģīti tālāk pārstrādājami, un tur tās prakses ir nepilnīgas un tā. Un tas, ko
teiksim, tas piemērs tādam līdzšinējai tai domāšanai ir, teiksim, mēs tajā vērtību ķēdes, tajā posmā, kurā mēs esam kā lietotāji, mūsu uzdevums ir tās iekārtas izmantot pilnu darba mūžu. Ja? Un, piemēram, klientu iekārtas, ja jūs pirksiet no mums internetu un mēs jums iedosim tur modēmu, 64% gadījumu tas būs jau lietots modēms, un mēs arī izglītojam savus klientus, ka tā plastmasa vairs nav koši balta, bet drusku apdzeltējusi. Tas nekādā ziņā neietekmē šīs te iekārtas tehnoloģisko darbošanās spēju. Ja? Un tad, protams, un tās iekārtas, kuras mēs tomēr ir nokalpojuši, tad mēs skatāmies, ko vēl ar viņām var darīt. Viena daļa var pārdot, skaitā uz trešās pasaules valstīm, kur nav tās tehnoloģiski tik liela advancētība, vai, piemēram, datu centros ir ļoti jaudīgi serveri, kad viņi beidz savu komercmūžu, viņus var dot skolām, kur vēl var, teiksim, īpaši tehnoloģiju skolām, kuras vēl tur var drillēt tos serverus un tā tālāk. Un tā ir tāda šodienas izpratne par to, kas ir apratīgums. Bet ir dažas jaukas iezīmes, kas iedod piemēru virzienu, kurā domāt par rītdienas apratīgumu domājot. Radīt pakalpojumus, kurās iekārtas nav vajadzīgas. Piemēram, mākoņu pakalpojumu. Ja? Tā vietā, lai tev kā uzņēmējam ir pilns komplekts ar biroja tehniku, savus datu centrs, tu izmanto risinājumus, kur komercdatu centrā ir viens serveris, viena kaste, bet daudz jaudīgāk, daudz pilnvērtīgāk noslogota un atkrīt vesels bars ar citu tehniku. Vai, piemēram, televīzijas skatīšanās ir kastīte, un tad ir televizors un kastīte, bet interneta televīzijā tev tā mazā kastīte pa vidu nav vajadzīga. Ja? Tev tikai vairs paliek televizors. Un īstenībā tu vari iztikt arī bez televizora. Tu vari skatīties televīziju, tā skaitā arī planšetē, kas, ja tiem, kam ir būtisks savas dzīvesveida CO2 pēdas nospiedums, ja, jo mazāk ierīcē tu kaut ko skaties, jo mazāk ir tava digitālā CO2 pēda. Un te ir tā būtiskā lieta, jebkurā ilgtspējas dimensijā domājot un runājot, ar vakardienas zināšanām mēs nespējam uzbūvēt to nākotnes modeli. Man liekas, ir tāds klasisks stāsts par svecēm un LED lampām. Ja? Tas ir tas, kas mums ir jāizdara, ir aprites ekonomikas ziņā. Tad agrāk gaismu cilvēki nodrošināja ar svecēm, un šobrīd mēs vairāk tā kā runājam, kā tos nopilējušos sveču taukus tomēr tā kā vēl vienā svecē uztaisīt, dažādu krāsu sveces kombinēt. Bet īstenībā mums ir jātaisa revolucionāras pārmaiņas savā prātā, lai no tām svecēm mēs tiktu līdz LED lampām, kas ir pilnīgi citas. Tieši tā, tas domāšana. Ir pārēja no viena domāšanas modeļa uz pilnīgi citu. Jā. Bet no tādām cilvēciskām prasmēm, no cilvēka resursu viedokļa, kas varētu būt tās spējas, jau tā konkrēti, talanti, prasmes, kas jūsu uzņēmumā varētu būt noderīgas nākotnē? Es domāju, ka pats būtiskākais ir saprast nepieciešamību pēc šī te apritīguma. Tās lielās sakarības. Tāda kopēja izpratne par aprites ekonomiku, apritīgumu kā tādu. Ja? Kā tādu, par klimatu pārmaiņām, par resursu izbeigšanos, par apritīgumu jomu, kā tās visas lietas ir saistītas. Pamatīgi izpratni par to un arī tā kā noticēšanu tai lietai. Arī tai skaitā, kā akadēmiskā vide par to runā. Es biju vienā diskusijā, kur pat teica, tur līdz gadsimta beigām tur vasarā temperatūra palielināsies, ziemā temperatūra palielināsies par 2,3 grādiem. Un ko tas, man tas neko neizsaka. Tas būs, ko tas nozīmē? Tomāti vairs nevarēs nogatavoties vai dabai tas būs slikti tieši kā. Ja? Respektīvi arī mums ir arī šo konceptu stāstot un mācot, ir jāspēj par to runāt kaut kā tā, lai mēs nopirktu to konceptu. Un tad jau nāk tās visas universālās zināšanas,
Tā skaitā arī tā pieeja, ko iedibina skola 2030, šī starpdimensionālā domāšana, kas meklēs tos jaunos risinājumus. Galvenais ir motivācija un ticība tam, ka tas ir vajadzīgs. Nu, motivācija izskatās, ka mums visādos plānos ir iekļauta aprits ekonomika, vismaz pāris vārdos, bet par to vēl parunāsim mazliet vēlāk. Nu, skaidrs, ka prasmes un zināšanas ir divas dažādas lietas, un pēc uzņēmuma Delfina grupā veiktās aptaujas 48% Latvijas iedzīvotāji nezina, kas ir aprites ekonomika. Nu, skaidrs, ka būs vajadzīgas abas komponentes, gan zināšanas par to, kas tas tāds ir, gan arī praktiskās prasmes, un kādam tas būs jāmāc. Bet kas no tā parādās skolā? Varbūt, Igor, jums jautājums, kas no tā šobrīd parādās skolā, kam ideālā gadījumā būtu jāparādās? Gal galā, vai tas vispār ir skolas uzdevums? Mācīt kaut kādas praktiskas prasmes vai šo te konceptu? Jūs minējāt prasmes un zināšanas, bet es domāju, ka darīšana ir tā svarīgākā. Jo mums daudzos jautājumos ir gan zināšanas, gan varbūt pat prasmes, bet tās darīšanas īsti nav. Es gribētu teikt, ka skola, protams, ir daļa no sabiedrības, skolotāji, pedagogi, direktori ir daļa no sabiedrības. Un tur, kur skolu vadītājiem un pedagogiem un kolektīvam aizķeras, ieķeras kāda ideja, doma, pieeja, redzējums, tā skaitā par apratību, tad arī tas īstenojas dzīvē. Protams, ir zaļo karogu kustības un dažāda veida projektu un kustības, kur skolas to apratības ideju praktizē. Tā kā darbība noteikti ir. Es domāju, ka ir divas lielās būtiskās pievienotās vērtības, ko skola var dot. Viena ir praktizēt, tik tālu, cik vien ir iespējams, savā ikdienā. Praktizēt savā ikdienā, savā saimnieciskajā darbībā aprites ekonomikas principus. Lai mēs nevis tikai runājam, bet arī daram kaut ko, bet otrs virziens ir tiešām radīt pamat izpratni pār aprites ekonomiku tikai tādēļ, lai tajā brīdī, kad par to runājat jūs vai politiķi vai kāds cits, cilvēks saprot, jā, kaut ko es tādu esmu dzirdējis, es varu aizāķēties, es varu tam noticēt, es varu saprast, par ko tur vispār runā. Jo, ja tā, un daudz nevajag, bet ja tas minimums ir, tad tu mazliet sausies un mazliet notici un mazliet ieklausies, ko tev mēģina pateikt. Tas, kur es esmu ļoti skeptisks, es šorīt atveru leduskapi, un tur ir pilns ar mazām burciņām, ar mazajiem plasmasas trauciņiem. Un es dzirdu lielus vārdus, bet reāli es redzu, ka mēs politiskajā līmenī, Eiropas līmenī atļaujam jogurta burciņas, kas ir tur 2 mililitri. Skaidrs, ka tas būs tāds lielāks darbs. Tas vairs neatiec varbūt uz izglītību. Tas ļoti precīzi attiec uz izglītību. Labi, kā? Tas ļoti precīzi attiec uz izglītību. Jo man šķiet, ka mēs mānam sevi, ka ar tās burciņas mešanu atkritumos mēs izmainīsim pasauli. Mēs neizmainīsim to pasauli ar burciņas mešanu atkritumos. Tā burciņas mešana ir tikai tāpēc, lai, kad caur to es pasaku, ka tas ir svarīgi tikai tik tālu. Bet burciņas mešana atkritumos, es tiešām 15, 20 gadus jau metu tās burciņas atkritumos, un joprojām nav lēmumu, kas vienkārši pasaka, ka tur vienkārši rupji plasmasas iepakojumi nedrīkst būt. Un es domāju, ka izglītības loma ir, ja būs tādas kustības, politiskas kustības, kas kaut ko tik radikālu virzīs, ka cilvēki par to būs dzirdējuši un šādas kustības varēs gūt atbalstu. Citādi tā ir dekoratīva darbība.
Labi, paldies. Es redzu, ka Maija ļoti grib lekt pie mikrofona, bet es atkal gribu lekt atpakaļ pie tās izglītības un pie prasmēm. Ja komentārs ir ātrs, atļaušu. Jā, ļoti ātrs komentārs. Lai mums tās burciņas pazustu, vajag arī to spiedienu otras puses, kamēr neviens nezina, ka tās burciņas ir tikai tāds kosmētisks risinājums, mēs jau nevaram nevienam paģērēt, ja? Kāpēc jūs nesat tikuši galā ar nepārstrādājumu plasmasu, kad mums būs labāki risinājumi. Un tas ir tāds... Es nenoliedzu nevienā brīdī burciņu pareizas šķirošanas nozīmīgumu. Es gluži otrādi to arī uzsveru, ka tā nozīmīguma, lielākā daļa no nozīmīguma ir tieši par to, ka tas liek domāt par šo tēmu. Es piekrītu, tieši par to es runāju. Bet tā problēma, ka mēs apstājamies pie tā, ka tā burciņa... Un kāpēc tas ir tieši saistīts ar izglītību? Tāpēc, ka zaļais kurs ir politisks jautājums, nevis fizisks burciņu šķirošanas jautājums. Un, ja tas ir politisks jautājums, tad tādā līmenī par to taiskaitā skolā arī ir jārunā. Tāpat kā dzīvnieku brīvība ir politisks jautājums un tā tālāk. Respektīvi, vai es pareizi saprotu, lai politiskā līmenī izdarītu jau pareizu izvēli, piemēram, vēlēšanās, līdz tam brīdim tam cilvēkam taču būtu jābūt jau vismaz dzirdējušam par šo terminu vai par konceptu kā tādu, vai ne? Jā, bet un nevis tikai šķirojuma atkritumus. Ja, ko mēs dzirdam? Šķirojuma atkritumus. Bet nevis pieprasām, lai mums nav atkritumu, bet šķirojam atkritumus. Tas ir tas, ko mēs dzirdam dienu no dienas. Un tas nosēžas bērnos, un tas nosēžas kā tas, par ko tas viss ir. Bet tas nav par to. Jā. Labi, paskatīsimies, ko domā mūsu diskusijas dalībnieki te skatuves pusē. Lūdzu, paceliet zaļās kartiņas. Tad, ja uzskatāt, ka līdz vidusskolai būtu jābūt jau kaut kādai aprites ekonomikas mācībai, ja ne vesels kurs noteikti pieminētai, šur tur vairākos priekšmetos, dzeltenās kartiņas, tad, ja pietiek ar augstskolu, un sarkanās kartiņas, ja pietiek ar fakultatīvu izvēli, specializētu programmu, kur katrs gribēs aizies. Skaidrs, vienbalsīgs balsojums, tātad līdz vidusskolai aprītes ekonomikai obligāti ir jāparādās kaut kur skolu programmā. Otras puses, ja skatāmies skola 2030 sasniedzamos rezultātus, tur aprītes ekonomika nav vispār. Ir šis tas par resursiem, pārsvarā par šķirošanu, 2 mazi punkti. Par aprītes ekonomiku tur nav nekā. Varbūt, Edgar, pastāstiet, ko citu skola 2030 var darīt, kā skola 2030 citos veidos tuvina mūsu aprītes ekonomikai? Tātad, ja mēs par tēmām runājam, tad tēmas ir, tur es piekrītu, sasniedzamajos rezultātos nav. Tagad atsevišķi izdalīja vēsture, bet arī pamatkursā vēsture un sociālās zinātnes 1 tēma aprits ekonomika bija. Es par to varu garantēt, jo es pats arī mācījos, un Mārtiņš Danusevičs visiem Latvijas sociālo zinātņu skolotājiem skaidroja, kas īsti ir aprits ekonomika. Attiecīgi tālāk, runājot par jau padziļināto kursu, arī tur sociālās zinātnes 2, kur ir jākārto obligātais valsts eksāmens, arī tur ir vesela tēma par ilgtspēju un par aprites ekonomiku. Vēl jo vairāk specializētajā kursā uzņēmēja darbība arī ir tēma aprites ekonomika. Kā arī ir 3 projekta darbi, pētniecības darbi, sabiedriskais darbs, kurā lielākā daļa izvēlas atkal vākt atkritumus, to visu reģistrēt, izlikt sociālos tīklos un tā tālāk, ja, arī iekļauj šīs aprits ekonomikas tēmas un principus. Bet tas ir tikai pie nosacījuma, ja skolotājs šo programmu saprot. Jo lielākā daļa, kas interpretē šo ilgtspējības principu, un tur tā aprits ekonomikā tēma ir diezgan niecīgi ielikt iekšā, var to palaist garām. Un ja to palaiž garām, tad var uzskatīt, ka šīs tēmas skola 2030 nav. Bet ja skolotājs māk interpretēt un izvilkt ārā šo aprits ekonomikas tēmu, saprot, ko tas nozīmē, tad viņi tur parādīsies, cik nu vien tas ir iespējams. Sākot ar skolēnu mācību uzņēmumiem aprits ekonomikas jomā, pētījumiem zinātniskajā līmenī par aprits ekonomiku, radošiem darbiem, kurā mēs varam izmantot resursus, lai radītu mākslas darbus, sabiedriskie darbi un tā tālāk. Tēma ir,
Bet cik no skolotājiem pamana šo tēmu un māk viņu interpretēt, tas ir cits jautājums. Bet tēma kā tāda ir, jā, tas gan. Labi, skaidrs. Tagad nelielai atkāpē gribētu nolasīt 3 punktus, kas atrodas rīcības plānā pārējai uz aprites ekonomiku, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja 20. gadā. Pirmais ir atbalsts labošanas sektora attīstībai. Termiņš bija 23. gads un rādītājs pieaudzis preču labošanas un remonta sektors. Un otrs - profesionālā izglītība un amata prasmju attīstība neformālajā mūža izglītībā, otrreizējo resursu un preču lietošanas pieaugums kā rādītājs. Arī 23. gads bija termiņš. Maija, varbūt jūs varētu pakomentēt, sasniedzām, ir pieaudzis otrreizējo preču patēriņš un labošanas sektors? Man liekas, ka tas ir viens no tiem rādītājiem, kur, diemžēl, tuvākajā nākotnē neviens nespēs izmērīt, jo mums arī Zero Waste Latvija tagad ir tāds projekts, kas saucās Lieto vēlreiz, kurā kartē var atrast visādas vietas, kur var lietas labot, un tur arī aizņemties un tā tālāk. Un viens no tādiem fenomeniem, ar kuriem mēs sastapāmies, ir tās vietas, kuras tiešām labo lietas, šuvēji, tur tiešām fantastiski amata meistari, viņi negribēja būt nekādā kartē. Viņi vispār negrib nekādu darīšanu. Kāpēc? Ja tu esi slavenais Zolitūdes onkulis, kas sēž pagrabā un labo televizors, tev ir ļoti labi, tev ir 3 nedēļu rinda garantēta, kāpēc, lai tev ietu kaut kādā Tā jau ir tāda mītiska pozīcija? Tas ir mītiska pozīcija, jā. Un otrs ir tas, ka ir tas, jāņem un tas ir, kāpēc mēs vispār šeit sēžam, ir tas, ka šie cilvēki visbiežāk ir jau zināmā vecumā. Viņiem ir pāri 50, viņi iespējams jau pāri 60. Un viņiem ir zināma skepse arī par to, ko viņiem varētu kāds nodarīt, ja uzzināt, ka viņi tur kaut ko labo, un tad viņi brutāli runājot, ļoti bieži iespējams ir bail, ka atnāks kāds kaut ko kontrolēt. Un tāpēc mēs, diemžēl, nevarēsim kvantitatīvi saskaitīt un uzzināt, cik viņu ir, kur viņi ir un ko viņi dara. Uzzināt, vai ir palielinājies skaits ar tiem cilvēkiem, kas mēģina kaut ko labot, to mēs iespējams. Tur būs vesela tāda virkne, vesels segments, par kuru mēs neko neuzzināsim. Mēs drīzāk uzzināsim par tēti, mēs uzzināsim par vietām, kuras labo kaut kādas tur televizors, telefons un tā tālāk. Tā kā šis rādītājs, diemžēl, man ir aizdoms, viņš būs ļoti grūti izmērāms. Tas, kas ir ar skolām saistīts un ar izglītības iestādēm saistīts, tas, ko mēs redzam, ir tas, ka 7., 9. un jau vidusskolas tajā vecuma grupā ir skolotājas, kuras acīm redzot ir uztvēruši to vienu rindiņu, un tās ir tās, kas mums zvana un jautā, vai mēs varam nākt un stāstīt. Un mēs nekad neaprobežojamies ar to, vai jūs zināt, kā šķirot atkritumus. Mēs dodam arī uzdevumu, ja? Ko darīt, kur likt jogurtu, ja? kādā burciņā jūs viņu liksiet, lai mēs atrisinātu to problēmu. Ja? Bet plāns jau ir, ja? Un tas ir kā jau pareizi. Mēs arī šeit sēžam un sakam, plāns jau ir. Bet plāns bez plāna eksekūcijas viņš nav nekas. Un tur tā sadaļa, kur tad ir tā aktivitāte, man liekas, ka tur kaut kas ir aiztērījis. Jo, piemēram, arī skolas... Bet kur blakus jums sēž Edgars un saka, skola 20-30 šo māca, to māca, ir viss. Jā, bet mēs runājam par aprits ekonomiku. Es neteicu māca. Es neteicu māca. Es teicu, ir iekļauts, un katrs interpretē, kā grib. Jā, un vēl viena tāda sadaļa ir, ka šis ir varam plāns, ja? Šī ir varam mērķi. Bet tur jau te vajadzētu, lai mums ir arī izglītības ministri un izstāst, ja, kā tur tas viss izskatās, un arī ekonomikas ministrija, jo mēs nerunājam par kaut kādu tur vides jautājumu. Mēs runājam par ekonomiku. Jā. Atsevišķos punktos viņi ir ielikti kā virspersona. Piemēram, un tad ir, protams, atbalstošais personāls. Piemēram, atbalsts labošanas sektora attīstībai, kā atbalstošie ir finanšu ministrija un pašvaldības. Kā pašvaldības varētu atbalstīt šo te sektoru konkrēti? Jā, ir plānā punkts atbalsts labošanas sektora attīstībai. Vai varam vispār jūs ir informējis, ka viņi ir ielikuši pašvaldības kādā plānā? To es nevarēšu pateikt, varbūt kādu manu kolēģi ir informējuši, bet
ļoti praktiski Ogres novada izglītības pārvalde ir atbildīga arī par darbu ar jaunatni, un mums praktiski notiek jauniešu darbnīcas, kur viņi labo savas lietas. Nu, bet vai tas mainīs pasauli? Nu, absolūti nē, bet tas jaunieši to ir dzirdējuši, viņiem tā lieta šķiet forša, viņi to dara. Varbūt tas radīs dažiem cilvēkiem kaut kādu interesi arī aiznest, salabot pie meistariem. Bet citādas aktivitātes, es nezinu, bet šī ir viena ļoti konkrēta, ko mēs ar jauniešiem darām. Nu, labi, pajautāsim arī skatītājiem vēl vienu jautājumu, jo jautājumi jau par to aprites konceptu kā tādu, bet kā tad ir ar praktiskām prasmēm? Vai praktiskas prasmes, amata prasmes būtu jāmāca skolās? Zaļā kartiņa, jā, būtu jāmāca, dzeltenā kartiņa, lai paliek pulciņiem, dažādām interešu izglītībām un tā tālāk. Un sarkanā kartiņa, kas gribēs, atradīs to vienu audēju, ies mācīties tad, kad jau būs pieaudzis un tiešām ar lielu interesi. Arī šeit lielākā daļa cilvēku saka, ka tomēr skolas pašā programmā vajadzētu iekļaut amatu prasmes vai praktisku darbošanos, bet ir arī dažas dzeltenas lapiņas, kas nozīmē, lai tad paliek pulciņiem. Ar pulciņiem Latvijā mums ir interesanti pārsvarā mūzika, sports dominē. Gribētos pajautāt tādu atsvaidzinošu jautājumu visiem uz skatuves sēdošajiem. Pasakiet, lūdzu, vienu tādu praktisku prasmi, ko jūs būtu gatavi nodot kādam citam. Tādu spēju, kaut ko praktisku. Es varu mierīgi sākt. Mēs jau esam prakses nodevuši. Man liekas, salabot krēslu, pārvilkt krēslu vai salabot mēbeles ir ļoti praktiska prasme. Ne? Tad, Maija, jūs tagad varētu iet, kur izvēlēsimies Lienīti auditorijā un aiziet salabot krēslu viņai iemācīt. Ja? Es domāju, ka tā zināšana pārnes noteikti. Ja man ir prasmes un mēs varam aizņemties skavotāju, ja, tad es Gunai varu iemācīt, kā pārvilkt viņas krēslus, kuriem prasās neliela uzfrišināšana. Piemēram, ļoti praktiski forši. Tātad Beļģijā bērniem māca. Es domāju, ka mums darbnācībā jau varbūt arī līdzīgi. Varbūt nē? Arī darbmācība vairs nav tāda, kāda tā bija kādreiz. Zeķi vairs nemāca adīt. Jo to iemācīsies no YouTube, bet adīšana kā tāda vispār māca. Un lūdzu jūs, Edgar, Adriana, Igor. Tātad man mugurā ir mana šūta žakete. Es varu gan savam bērnam saplēstās bikses salabot, gan sev žaketu uzšūt un džemperu uzadīt. Un man trusis pārgrauza stāvlampai vadu. Un es to vadu, man nav lodlampā, bet es viņu mācēju salikt kopā un notīt ar izoleni un lampa kalpo. Labi, paldies, izcili. Pavisam īsi lūdzu, Edgar, Igor. Es varu iemācīt, kā kompostu veidot, jo tas ļoti būtiski. Nav tik viegli, kā mums liekas. Es dzīvoju mājā, man ir piemājas dārziņš, un es bioloģiskos atkritumus šķiroju, iegūstu kompostu, pēc tam zinu, kā to uzlikt uz dobēm. Tas nav nemaz tik viegli. Tas ir ļoti praktiski svarīgs. Brauciet netālu Siguldā, iemācījuši visiem, kam vajag. Skolā arī, ja. Bravo par kompostu skolā, jā. Es tieši vakar lasīju, ka vinglemežiem tas ļoti patiktu, kad kompostu kaudzīt vēl vienu. Es ļoti gribētu, kad būšu senioru gados, es gribētu mācīt makšķerēt cilvēkiem. To es gribētu. Tā kā tēvi, dēlim, mātes, meitas, vienalga kādu kombināciju, es gribētu mācīt makšķerēt. Braukt ar laivu uz dienu un tad kaut ko mēģināt kopā noķert. Tas būtu mans. Bet es mazliet, es nezinu, ko jūs ar to balsojumu darīsiet, bet tas nākamais jautājums ir labi. Palielinām praktisko darba apjomu skolā, piekrītu, bet uzreiz nobalsojam, ko izņemam laukā. Jā, es gribēju jautāt, kurš no jums šīs prakses iemācījās skolā vai augstskolā? Jo visticamāk, ka neviens. Un tad jautājums, vai tam tur ir jābūt? Es domāju, ka kaut kādai praktiskai rīcībai
būtu jābūt. No otras puses, tieši tā kā Igor jūs sakat, tad jau kaut kas ir jāņem ārā. Jā. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mums tiešām mūzika un māksla ir absolūti milzīgākā interešu izglītības daļa. Bet tad, kad pieņēma skolu 2030 un bija jāizšķirās, kur to laiku likt, vai, piemēram, dizainā un tehnoloģijās, vai mūzikā, tad ministru kabinets beigās nolika, ka mūzikā 2 stundas visiem jāmācās. Un es nekādā mērā nepārmetu šim lēmumam. Ja mums būtu mūziķu diskusija, tad tā būtu citā virzienā. Bet es tikai saku, ka ir jāsaprot, ka tas laiks ir limitēts. Ja daram vienu, tad ko ņemam laukā? Adriana, jums bija kaut kas, ko piebilst? Es par to labošanu domāju. Es īsti nedomāju, ka katram cilvēkam vajadzētu piemist prasmei salabot trušu pārgraustu elektrības vadu. Es domāju, ka tai lampai būtu jābūt ražotai tā, ka es to vadu kaut kā tur knikšķi izņem ārā un nomainu ar citu vadu, bet tikai vadu. Man lampa paliek, es nomainu tikai vadu. Respektīvi tajā brīdī, kad preces ir modulāras un tādējādi tā labošana nepārvēršās par baigo ņemšanos ar instrumentiem, rezerves daļām un dienas beigās, H&M bikses es nopērku 20 eiro un tad es aiznesu šuvējai, viņas tur labot, tur tā cena būs starp 10 un 20 eiro. Tad tā motivācija uz to labošanu, redz, kamēr tā lieta tev nav dārga un mīļa, tur ir tā labošana, viņai nav tas saimnieciskais pamats. Maija? Jā, tas ir sveiciens Finanšu ministrijai, kur nav ieslēgusies šajā plānā, jo šādas lietas, principā, noteikti varētu modelēt arī, nevis modelēt, bet regulēt arī ar dažādiem finanšu rīkiem, nodokļiem un tam līdzīgi. Un tas ir arī, arī vēl tā sadaļa plānā, ja mēs par to, tieši tā ir, ka tā labošana ir ārkārtīgi dārga. Viņa šobrīd nav finansiāli izdevīga, un viņa būtu, jūs iebilstat. Pienāciet pie mikrofona, lūdzu, Krišjāna, lai mēs labi varētu dzirdēt jūsu komentāru. Sākas. Labošana izdevīga tajā brīdī, ja tev jāiet pie meistara. Ja tev pašam jālabo kaut kas, pieņemsim, jāsalabo tas vads lampai vai jānopērk jauna lampa, salabot vadu maksā apmēram 3 centi izējmateriālos. Un nopirkt jaunu lampu būs 20-30 eiro varbūt. Tāpat arī bikses salāpīt. Salāpīšanas pašizmaksa ir gandrīz necik. Jā. Ja tu to nemāk, tad tu esi patērētājs. Viss šis ir muļķības, kamēr mēs dzīvojam kapitālismā, kur mēs cenšamies aizvien vairāk tehnoloģijas katram mājām. Mums tagad ir grīdas tīrītājrabas, logu tīrītājrabas, traukumazgājumā mašīna, veļas mašīna, mums ir elektroautomobils, mums ir elektrovelospēds, elektroskūters, viss kaut kāds miljonus iekārtas. Un tad mēs sakām, ka mēs tagad jogurta krūzītes nomēsim pret burķiem, tas būs lieliski. Tā taču nebūs. Labi, bet no vienas puses es kā, atļaušos būt iedomīgi, diezgan prasmīga dāma ar rokām varu daudz ko salabot, bet ir lietas, ko es nevarēšu salabot, jo tomēr man pietrūks materiālu vai nepieciešamās ierīces. Jebkurā gadījumā šuvēja vai kāds meistars, kas darbu dara 20 gadus, to varēs izdarīt labāk par mani. Tad kaut kādā brīdī varbūt kaut kāds atbalsts varētu būt noderīgs. Es varu pastāstīt, kā rodas meistari. Pa priekšu vajadzīgi tie meistari, kas prasa 100 eiro par remontu kaut kam. Tu domā, kas tas par stulbu meistaru, prasa tik lielu naudu par šo remontu. Tad es domāju, es pats to varu izdarīt. Tad aizēju nopērc instrumentus par 4 eiro, dabūnu izēju materiālus par 7 eiro, pats izdara darbiņu par 11 eiro. Tāds, es tikko ietaupīju 89 eiro. Un pasakiet, ka tas nav ekonomiski izdevīgi, ja tu pats to izdari. Tieši tā, un ja izīrēsiet instrumentus no Lietuva vēlreiz, ko atbalsta Zero Waste Latvija, varēsiet vēl ietaupīt. Vai atnāciet uz Repair Café? Jā, vai ejiet uz Repair Café, kuras ir itin visur Latvijā mācīties no kolēģiem. Jā. Pilnīgi taisnība, bet jā. Tikmēr Cēsīs neliela reklāma lampā ir darbnīca, kur varat salabot savas elektroierīces. Leduskapi var vest tikai cēsinieki, bet arī pārējie var atvest savas elektroierīces salabošanai. Rīt. Jā, lieliski. Rītā nāciet uz darbnīcu. Gribētu pajautāt tomēr vēl par to 3. plāna punktu, kas skan šādi. Aprites ekonomikas satura iekļaušana izglītības programmās un profesionālās pilnveidas apmācībās un mūža izglītībā.
Tātad rādītājs būtu, ka šo te izglītības programmu skaits, kurā aprites ekonomikas jautājumi ir iekļauti, būtu palielinājies. Tas mums tikai līdz 27. gadam, bet kā ir šobrīd situācija? Edgar, varbūt jums ir komentārs par šo? Nē, es jau izskaidroju, tātad jūs sākumā ļoti pareizi pateicāt. Es domāju, tā mūsu lielākā problēma ir, ka mums dokumentāli, es domāju, stratēģijā, nacionālajā attīstības plānā, programmās, viss ir uzrakstīts fantastiski. Es bieži vien lasu šīs stratēģijas, es būtu gatavs lūgties dienu un nakti, lai mēs Latvijā būtu tādi, kā tur ir aprakstīts. Ja? Bet trūkst tās izdarīšanas, ko teica kolēģis. Skolotājs, kad redz šo skolu 2030 programmu, tur ir diezgan liela interpretācija tām tēmām. Un ja skolotājiem trūkst zināšana aprits ekonomikas jomā, viņš nespēs aizpildīt attiecīgo stundas laiku tādā līmenī, kādā tas būs vajadzīgs. Ja skolotājs ir speciālists attiecīgi, teiksim, viņam vairāk patīk mikro vai makroekonomika, viņš arī veltīs vairāk laika tām tēmām. Un ja nav informācijas par to, kas ir aprits ekonomika, viņš to neintegrēs. Tur ir tā lielākā problēma. Es vēlreiz saku, paņemam skolu 2030, es pats pārbaudīju. ChatGPT pēdējā versija, augšu pielādēju skola 2030, pajautāju, cik reizes šajā te programmā standartā parādās aprits ekonomika. 17 reizes. 17 reizes. Tā nav problēma. Tā tad viņi tur ir. Bet tas ir ChatGPT. Paņemsim vidusmēra skolotāju. Sociālajās zinātnēs programma 78 lapas puses. 9 tātad šajā te šriftā. 9. Piepildīts drausmīgais teksts. Interesants eksperiments, cik daudz skolotāju pasniedzot skola 2030 sociālās zinātnes padziļināto kursu ir izlasījuši visu programmu, kas viņiem ir jāmāc no A līdz Z. Tas ir retorisks jautājums. Tātad tas milzum lielais apjoms, kas tur ir iekšā. Plus vēl tas pats ir specializētajā programmā, tur tūpie vispār ar skolēnu mācību uzņēmumu rokas grāmatu ir tūpie 100. Un tas pats attiecas arī uz projektu darbiem un uz vispārējo. Tas tur iekšā ir. Bet skolotājiem nav izpratnes par to, kā to realizēt, un īsti nevar arī atrast. Ja? Sasniedzamajos rezultātos, jūs pareizi teicāt, tas nav. Bet visi arī skatās sasniedzamos rezultātus. Nav, tad man tas nav jāmāca. Bet tajās 78 lapas pusēs tur ir aprits ekonomika. Izlasīja? Nē. Tā tad viss ir slikti. Latvijā aprits ekonomiku nemāca. Bet īstenībā tur ir, un to, ka tu to neizlasīji un nezini, tā jau ir tava atbildība. Tātad kopējā apziņa, jebkurā gadījumā ir jāceļ gan skolotāji, gan skolēnu, gan arī pārējo to, kas vairs nemāca un nemācās. Bet kā šo te apziņu un izglītības stiprināšanu varētu atbalstīt, teiksim, uzņēmumu vai pašvaldības? Būtu Adriāna jautājums jums un pēc tam jums, Igor, uzņēmumu loma, kā uzņēmums varētu iesaistīties apziņas stiprināšanā? Es domāju, ka kopumā koncepta apgūšanā ir ļoti būtiska tā integrētā pieeja, ka tā nav atsevišķi stāvoša lieta, teiksim, jo īpaši no biznesa perspektīvas, viss ar apritīgumu vai citām ilgspējas dimensijām saistītās lietas, viņa nav atsevišķa apakšdisciplīna. Līdz ar to, vai tas ir praktiskajā darbā vai izglītības darbā, ir vienmēr ļoti būtiski sasaistīt tieši kā tas mans darbs, mana joma, kā tajā ienāk iekšā un kā parādās tās apratīguma lietas. Un es pat esmu bijusi vieslekcijas lasījusi augstskolā biznesa vadības izglītības programmā. Bet arī tas ir tāds vienreizējs pasākums, un tas faktiski arī tas, kas man uztrauc. Piemēram, Latvijā biznesa izglītības programmās nav šis te modulis kā apritīgums vai vispār biznesa ilgtspēja plašākā tvērumā. Es tagad dzirdu, ka banka augstskolā būšot programma, bet iespējams, ka tā ir atsevišķa programma. Bet tā doma ir tāda, ka katrā programmā ir tā spēja parādīt to ilgtspējas dimensiju. Un arī ikdienā ar kolēģiem runājot un strādājot, ir ļoti būtiski varbūt pat
tiešais norādīt uz pašsaprotamām lietām. Redzi, šī dimensija ir tā tavā darbā, kas ietekmēs to, vai tur CO2 pēdu, vai to apritīguma pusi. Un līdz ar to es arī pārnesu to uz mācību procesu, ka tā ir daļa no. Bet, protams, te ir atkal stāsts par prioritātēm. Runājot, teiksim, par kaut kādu vienu tēmu, tad tam izglītotājiem ir jāatcerās, un tad mums ir jāienes šajā tēmā tur tā dimensija, tā. Droši vien prioritātes ir tā īsti ņemot. Un atkal tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, kas ir tās pašas būtiskākās lietas un spēsim šo ielikt tajās 2 vai 3 prioritātēs, par kurām ir jāpadomā izglītības programmas veidojot un spējot atteikties no mazāk būtiskākām prioritātēm. Un tajā brīdī tad to varbūt arī tas tā realistiskāk paliks. Labi, paldies. To domu par augstskolu programmām vēl pieturēsim, jo man būs jautājums Edgaram šeit par to, bet gribu dzirdēt jums viedokli par to, kā pašvaldība tad varētu iesaistīties. Es domāju, ka ļoti svarīgi Skola 2030 mēs lietojam, bet ir valsts standarts būtībā, valsts izglītības standarts. Un tas nosaka šos sasniedzamos rezultātus, un tad ir paraugu programmas. Bet cauri standartam, cauri paraugu programmam, cauri visam ir mainījusies izglītības pieeja, un izglītības pieeja runā par lietpratību, nevis zināšanu nodošanu, kas ir bijusi pirms tam galvenais fokus. Bet mēs joprojām arī šajā sarunā un neskaitāmās citās sarunās gribam ierakstīt dažādos plānos. Bērniem jāzina tas. Ja mēs to visu ieliksim šajās programmās, teiksim, vidusskolas posmā, tagad sadalot sociālās zinātnes un vēsturi 2 priekšmetos, ja? Sociālajām zinātnēm, man liekas, 3 stundas tikai paliek. Ko tas nozīmē? Tās ir tikai 235 stundas visā vidusskolas kursā. Un tur ir jānosedz demokrātija, tur ir jānosedz ekonomika, tur ir jānosedz tiesību aspekti, politika, tur ir ētikas, filozofijas jautājumi. Un ja mēs tur vienkārši gribētu ielikt zināšanas visās šajās jomās un dažādās auditorijās mēs uzskaitītu visu, kas ir patiešām svarīgs no demokrātijas un tā tālāk, mēs vienkārši 235 stundas lasītu lekcijas. Mēs vienkārši stāvētu priekšā vai uztaisam seriālu 235 stundas, uzliekam, lai sēž un skatās. Un esam apmierināti, ka esam valsts uzdevumu plānos sarakstīto, nodot visu zināšanas, kas tagad visiem ir jāzina. Nav un nebūs tā. Tas jaunais saturs pēc būtības paredz iedziļināties, domāt. Un tiklīdz vajag iedziļināties, domāt, tad to var par mazāku saturisko tēmu skaitu. Un, protams, tas notiek ar tām tēmām, kur paši skolotāji jūtas droši, pārliecināti un zinoši. Ja? Labi. Jā, lūdzu, mums ir jautājums. Man ir Līga no vidas nozares, man ir jautājums no sērijas. Man vienai draudzenei tā bija, viņa ir skolotāja, un runājot par to izglītības sistēmu, par metodiskajiem materiāliem, kā ar to pieejamību, jo viena lieta ir plāns, viena lieta ir tas, kas ir jāiemāca, jāsasniedz, bet tad, kad tas skolotājs nonāk klases priekšā, reizēm viņam pašam ir jāgatavo materiāli, no kuriem viņš to iemācīs, un laiks ir tik, cik ir, skolotāji ir cilvēki, un ja viņš pats nezina, kas ir aprites ekonomika, piemēram, tur bija vēl dažādi citi socioekonomiskie termini, kurus nevarēja varbūt pat paskaidrot centrālā statistikas pārvalde, bet kā tad tam skolotājiem ar to tik galā? Pirms mēs sakam, ka nav metodisko materiālu, un tūlīt turpinam pūst tajā taurē, kuru pūš visi, ir ļoti svarīgi, ka arī skolotājs ir pārzina savu zinātni. Ja es mācu ekonomiku, un es arī esmu ilgstoši mācījis ekonomiku, tad es zinu ekonomiku. Un man ir, un Latvijā ekonomikā, piemēram, ir ārkārtīgi daudz materiālu, no kuriem uzbūvēt mācību saturu.
Būtu, protams, labi, ja tie arvien labāk tiku pārstrādāti, un ir daudz uzņēmumu, kas ir strādājuši, lai šos materiālus piemērotu ekonomikas mācīšanai. Bet man ir jābūt pašam zināšanām un izpratnēm šajā jomā. Problēma ir tad, ja kursu uzņemas mācīt cilvēks, kuram tā ir viena maza blakus lieta, un tad, protams, ir ārkārtīgi grūti, jo nav priekšā iedots viss, kas man tagad ir jāmāca. Ja? Labi, paldies. Tas ir kompetences pirmkārt, bet ne tādā ziņā, ka kompetence versus nekompetence, bet saturs ļauj būvēt uz skolotāja stiprajām pusēm. Ja? Tas ir svarīgi. Labi, pirms mēs ātri paņemsim visus jautājumus no zāles, tuliņ. Viens īss jautājums, Edgar, jums. Ekonomikas un kultūras augstskolā šobrīd ir jauns kurs par aprītes ekonomiku maģistra programmā, bet arī tas nav īsti pieejams, es teikšu, jo tajā var iekļūt ar bakalaura grādu sociālajās zinātnēs, tieši vadībā vai ekonomikā, vai citās ar 2 gadu pieredzi, 3 gadu pieredzi, ja ir informātikā ar citiem grādiem vispār neņem pretī, ja? Jā, tātad mēs runājam par maģistra studiju programmu aprites ekonomika. Ja? Maģistra studiju programma un aprites ekonomika ir viens studiju kurs uz 6 kredītpunktiem, bet tur ir vesels komplekss, kas ietver sevi arī citi kursi. Aprites ekonomika un tātad tiesiskie aspekti, ilgspējīga attīstība, vides politika un tā tālāk. Un tas, ko jūs nosaucāt, tā nav mūsu, jums ir jāsaprot, tā nav mūsu izvēle. Ja būtu mana teikšana, mēs uzņemtu visus, bet ir akreditācija. Un tie nosacījumi ir bakalaura programmās. Tātad attiecīgi mūsu, ja mēs runājam attiecīgi, jūs nekur neatradīsiet bakalaura atsevišķu studiju kursu aprites ekonomika, bet tēmu aprites ekonomika jūs atradīsiet pilnīgi visos studiju kursos, un tai skaitā arī kultūras vadībā. Viņiem arī, jo mēs tagad runājam par depozītu sistēmu festivālos visur citur. Pilnīgi visās programmās, arī dizainā, kas mums ir iekļauta aprites ekonomikas principi, jo viņi arī strādā pie resursu ilgspējīgas izmantošanas. Tātad, kā studiju kurs, jā, tas ir viens iekļauts maģistra programmā, bet kā tēma mums ir pilnīgi visos studiju kursos. Tas ir tas fenomens. Nu labi, gribētos droši vien vēl vairāk un pamanāmāk. Diemžēl, jā, Maija, īsts komentārs, jo mums ir jāatvēl laiks arī skatītājiem, lūdzu. Labi, reklāma gandrīz, bet Stockholm School of Economics 2 gadus bija īsais kurs aprites ekonomikā, kurš bija integrēts tādā veidā, ka studenti apguva aprites ekonomiku un tad turpināja izstrādāt to produktu, apritīgo produktu visa gada laikā. Tas bija viņa tā gada projekts. Un tas bija absolūts eureka moments, jo tajā brīdī, kad tu aiziet pie biznesa studentiem, viņiem pasaka, viņiem būs tagad apritīgs produkts jātaisa, tas maina visu. Un tad viņi kalkulē finanšu tabulas, tad viņi kalkulē izmaksas, un viņiem ir apritīgums integrēts absolūti itin visu. Tas bija ļoti labs īsais kurs, diemžēl viņš notika tikai 2 gadus, jo beidzās finansējums. Labi, pēc šādā piemēra cerams arī turpināsim. Tajās un citās augstskolās, kuras netika minētas, lūdzu, jautājumi. Vairāk komentārus. Es domāju par to satura tēmu, pieņemsim vēsturi. Ir vesela tēma vēsture, kur mēs mācām par bermontiešu kaujām, par Oskaru Kalpaku, par visu kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, bet tajā pašā laikā mums neko skolā neiemācīja par industriālo attīstību, par transistāru, par Henriju Fordu. Mēs esam joprojām Padomju Savienībā, kurā tev kā patērētājiem gandrīz nav jāzina nekas par industriālu attīstību un to saturu principā. Jūs par kuru laika posmu runājat? Par to, kurā jūs mācījāties? Jā, bet tas viss ir beidzies. Industriālā revolūcija un viss tas, ko jūs minējāt, jaunajā standartā ir iekšā skola 2030, ir industriālās revolūcijas, ir vispārējais arī Henrijs Fords kā pirmais. Tātad, ja mēs runājam, jūs kurā gadā mācījāties? Pabeidz 2009. Jā, tātad, jā, es pati bieži gribētu vēlreiz iziet visai vidusskolai cauri, ja tikai priekšmetiem, nevis sociālajai dzīvei. Es vienkārši nekādā veidā neredzu, jo mūsu matemātika, pieņemsim, kā mums viņa māca, joprojām pieņem, ka datori neeksistē. Viņi vienkārši mums māca algebru, ģeometriju, visu kaut ko, nemāca problēmas atpazīt. Paldies! Tas ir sistemātiska problēma globāla, kur pa priekš mums jāiemācās vispār
kapitālisms kā cilvēkiem, kā tas strādā un kāpēc. Un tikai tad mēs varēsim varbūt mēģināt padomāt par to, kā mēs vispār varētu te kaut ko labot. Jo, vārds aprits ekonomika, mēs varam viņu ielikt 1000 reizes, jebkurā bukletā un izlasīt šos vārdus miljonus reizes. Tas neko cilvēkiem neiemācīs, jo tur jābūt sintēzei kopīgai. Labi, vai ir kāds jautājums gadījumā tiem, kas tiešsaistē skatās mums? Kamēr skatāmies, redzu vienu pacelt roku šeit, droši nāc. Ko mēs vēl ikdienā varētu darīt, lai atbalstītu aprites ekonomiku? Ko skolēns varētu darīt, lai atbalstītu aprites ekonomiku? Lūdzu, versijas. Mēs jau tā kā esam norakstīti, bet es domāju, jaunais cilvēks ir pie mikrofona, jautā par sevi, aiziet. Ko jaunie cilvēki varētu darīt? Man šķiet, ka tāda viena lieta, varbūt, mēs sākam ar maziem soļiem, ja viena lieta, ko var darīt, ir domāt, piemēram, ja, vai tev to lietu vajag? Vai arī, ja tu jāveic kaut kāda izvēles starp lietām, varbūt tu vari izvēlēties vidēji draudzīgāku lietu, bet pirmā lieta, manuprāt, tā svarīgākā, ir samazināt to patēriņu un padomāt, kad tu redzi kaut ko ārkārtīgi kārdinošu vai to, ko gribētos, un tā gadās mums visiem, ja? Tad pirmais jautājums ir, vai man to vajag, vai to varētu... Kā ir tad, ja ļoti, ļoti, ļoti vajag? Tā, ka tiešām man šito jau tiešām 3 gadus... Man liekas, ka ļoti bieži mums nevajag. Vispirms varētu vispirms apēst saldējumu, un tad padomāt vēlreiz, vai tiešām to vajag. Tas jautājums, ko mēs visticamāk bija no jauniešu, no bērnu puses. Ja? Ko jūs vislabāk varat darīt? Jūs to darat, jūs mācat mūsu pieaugušos. Jo īstenībā mana pieredze rāda, ka tieši bērni visvairāk šķiro, pamāca vecākus, un bieži vien skolās, cik es esmu bijis, jaunieši ir vairāk informēti par to, kas tad īsti ir aprits ekonomika un kā to vajadzētu darīt. Tā kā jums ir jāpamāca pieaugušajam. Tieši bērnam ir jāpasaka tētim, ka nevajag skatīties telefonā, braucot pie stūres, tas ir no citas sērijas. Bet ja mamma nešķiro atkritumus, vajag iemācīt, ka atkritumus vajag šķirot. Ja tētis kaut ko nometa zemē, vajag aizrādīt, to jūs varat darīt. Un tā būs ļoti laba artava. Ar to ļoti saistīts jautājums. Man ir 2 pēdējie jautājumi, kurus es ļoti gribu iespiest palikušajās 3 minūtēs un pajautāt. Viens ir skaidrs, ka ar dažādām praktiskām prasmēm un daudzām profesijām joprojām saistās tādi diezgan stingri stereotipi. Reizēm arī šobrīd, ja bērnam skolā tā švakāk iet, tad jāiet uz celtniecību, nav ko. Skaidrs, ka ir tad, ja mums ir viens labs meistars, katrs zinās, ka pie tā turās kā pie zelta gabala. Kam ir jābūt, kam jāmainās, lai šī interese par amatniecību, par specializāciju, tehniskām prasmēm būtu vairāk iekārojama, mazāk stereotipiski? Es paņemu šo. Es vienkārši šādu jautājumu tik bieži esmu dzirdējis, un šis jautājums vienmēr sākas. Ir tāds stereotips. Cik ilgi mēs to teiksim? Ir tāds stereotips. Kā mēs no tā stereotipa tiksim galā, ja mēs visu laiku teiksim, ka tas stereotips ir? Es vēlētos no savas puses teikt, pēc šīs diskusijas stereotipa vairāk nav. Ja? Jūs sapratāt, mēs sapratām, mēs vairāk tā neteiksim. Bet vai ar to atrisināsim? Jā, bet pēc būtības jautājums par to, cik daudz laika atvēlēt visiem bērniem praktisko prasmju apguvēji, bija pareizs. Tas bija pareizs, jo, protams, ka mums standartā ir par maz. Vairāk rādīt priekšā, mācīt praktiskās lietas. Un, protams, kvalitatīvu to procesu, lai tas nav zāģēt kluci. Tas ir svarīgi, lai tas tiešām ir interesanti visiem iesaistītiem un tā. Bet pirmais... Kā mēs, es to stereotipus visu laiku, kā mums pārkāpt stereotipam, ka profesionālā izglītība ir nepievilcīga. Diskusija arī šogad par to lampā būs atsevišķa. Nav šaubu katru gadu.
Man gan šķiet, ka ir jāmācās lietas, kas ir visa veida domāšanas, inovācijas, nezinu, kā izgudrot teleportēšanos. Jo tad, kad mēs iemācīsimies izgudrot teleportēšanos, mēs iemācīsimies izgudrot veidus, kā patērēt savādāk. Tas noteikti būs ļoti dārgi. Vai arī ļoti energoietilpīgi? Nē, tas būs dārgi tikai līdz brīdim, kamēr sasniegs kritisko masu un tiks plaši izmantots. Es domāju, ka tas arī mainīsies, jo tad, kad es mācījos vidusskolā, es redzēju, kā izskatās mehāniķi, elektriķi, attiecīgi arī metinātāji un cita veida šādi. Jo pārstāv tie pārsvarā bija tādi vīri, viņi tad ļoti interesanti bija. Jā. Ne īpaši gribējās būt par viņiem, ņemot vērā to, kā viņi izskatījās. Tātad jābūt estētiski pievilcīgākiem. Bet tagad, kad es redzu elektriķi, kad es redzu mehāniķi, kad es redzu amatmeistaru, tagad kādi viņi izskatās, cik viņi ir pēc būtības speciālisti savā jomā, kā viņi strādā ar tehnoloģijām, nomainās arī patiešām tas, kā jūs teicāt, tas vizuālais. Man, kad es mācījos, mehāniķis asociējās ar 40, 45 gadīgu, 50 gadīgu dzerošu vīrieti, ja, kurš izskatās drausmīgi un vienmēr alkohola reibumā. Bet tagad, kad mēs redzam, kā izskatās elektriķi, kas pēc būtības strādā ar planšetēm, kā strādā mehāniķi manu mašīnu. Ja? Pieslēdz planšeti, viņš planšetē, jums tur tas nestrādā. Ja? Tātad mainās šī paudze, un es domāju, ka tagad jau tuvākajā laikā, kad mēs redzam šos jaunos speciālistus, kas ir pavisam citā, es pat teiktu, vizuālā identitātē, jaunieši gribēs būt. Paskatieties, kādi aiziet uz pavāru konkursiem, tur visi kādi ir spēcīgi, strādā simpātiski visi un tā tālāk. Mainās, jebkurā šajā profesijā kļūst mūsdienīgā, modernāki un labāk izskatās un patiešām skatās, jā, es gribu būt amatnieks, jo paskatieties, cik viņš labi izskatās un cik viņš forši dara. Un kas tagad ir TikTokā, paskatieties, cik ir populāri, cik ir daudz populāri video, kur amatnieki konfektes taisat un metina, es domāju, dzelžus, jā, šajā gadījumā. Attiecīgi un vispārējo, patiešām pēdējos gados ir ļoti strauji nomainījies profesiju prestižs. Un līdz Latvijai tas arī atnāks, esmu pārliecināts. Labi, Maija, jums ir īsts komentārs par to? Jā, mums ir, man liekas, lieliski piemēra Elvis Strazdiņš, kas sāka ar lietu labošanu, kurš ir kļūst par tādu tā kā zvaigzni internetā ar to, ka viņš labo lietas. Ja? Un patiesi arī Instagramā un TikTokā var redzēt, piemēram, visādus meistarus, kas labo rokas somiņas. Ja? Un tas ir tāds, man liekas, tas ir tas imidžs, uz ko mums ir jāiet tiem labotājiem, ka viņi sēž skaistos, spožos ateljē un padara lietas skaistas un glamūrīgas atkal. Un tas jau pamazām tagad ir sācies un mainās. Es domāju, ka laika gaitā vēl mazliet, un mēs tur nonāksim. Un ja tā izglītības sistēma vēl sekos, tad gan jau, ka tie plāni arī realizēsies. Pavisam īsais pēdējais jautājums. Konkrēti, viena maza rīcība, ko var darīt NVO, augstskolas, uzņēmumu, pašvaldības. Lai mēs aiziet no šīs diskusijas nevis ar vairāk jautājumiem kā pirms diskusijas, kā mēdz būt lampā. Bieži vien ir tās sarunas, vajadzētu tā, bet viens tāds konkrēts solis, ko pretī aiziet. Iestāties maģistra studiju programmā, aprites ekonomika un sociālā uzņēmēja darbība, tur mēs jums visu iemācīsim. Es nevaru, man nepareizie grādi tur ir. Nē, paši izglītoties šajos jautājumos, un tad viss notiksies. Atsaukties skolu aicinājumiem iet vieslekcijās un stāstīt to savus case studies, lai vienkārši ierosinātu domāšanu, ne tik daudz kā apgūt to konkrēto pieeju, bet ierosinātu un parādītu, kurā virzienā domāt. Labi, paldies, pašvaldība. Tikko ir uzrakstīts garš, ļoti jēdzīgs plāns par to, kā ēdienu 40% neizmest laukā skolās. Būtu labi, ja mēs visi sadotos rokā un to īstenotu. To var izdarīt. Un NVO? NVO jau dodās vieslekcijās uz skolām, un tur mēs piedāvājam tos praktiskos arī uzdevums skolēniem un skolotājiem. Un jāsaka, skolotāji vienmēr šķiet ārkārtīgi atvieglota, ka mēs ierodamies un izpildam to uzdevumu. Bet mēs gribētu gan droši vien, ka turpināt braukt vieslekcijās, un to mēs varam darīt tikai pateicoties, diemžēl, sponsoriem. Jāsaka, ir finansējumi nevienmēr var dabūt.
Un otra lieta, ko droši vien, ka mēs gribētu ļoti turpināt darīt, tas ir virzīt politikas izmaiņas aprits ekonomikai, lai tie plāni, tā kā mazliet sekot tiem plāniem vairāk, lai viņi tiešām realizējās un realizējas pareizajos virzienos, jā. Izcili. Tad šādā sadarbībā es arī novēlu, ka mēs virzamies uz tā plāna mērķi un tiešām tos arī sasniedzam. Paldies, Maija, paldies, Edgar, Adriāna, Igor, paldies. Un paldies jums!